skatīsimies tēmu nevienādības, algebriskās un pats sākums. Tātad, kādas varētu būt nevienādības? Nevienādības var būt dubult nevienādība, kur ir redzams, ka mainīgais ir ietverts no abām pusēm. Nevienādību novērtējot obligāti ir jāzīmē grafiks, tātad atliekam no vienas puses x vērtību ierobežo trīnieks, no otras puses četrnieks, un tad, kad mēs esam iezīmējuši šīs ierobežojušās līnijas, ļoti svarīgi ir atlikt tātad stingrā nevienādību. Mēs atliekam tukšu punktu, ja redzam, ka dar arī vienādība, tad šis punkts tiek aizkrāsots. Tātad vai nu mazāks trīnieks ir par x vai vienāds. Pētot otru pusi, tad x ir mazāks par 4, vienādības iespēja nav piedāvāta, līdz ar to tā ir stingrā nevienādība, liekam tukšo punktu. Un x ir iekļauts starp divām vērtībām. Tikpat labi būt var arī nevienādība, kas ierobežo tikai no vienas puses, piemēram, x ir lielāks par 7, tad arī noteikti zīmējam grafisko attēlu, atliekam 7, x ir lielāks. Tas nozīmē, ka iesvītrojums ir pa labi un novērtējam. Tātad ir nevienādība, vienādība nav atļauta, tātad ir stingrā nevienādība, tukšais punkts paliek. Vēl jau labāk būtu, ja mēs pēc zīmējuma pierakstītu ar atbildi, ar intervālu palīdzību, tad x pieder vienmēr atbildi rakstam skatoties no kreisās puses, tātad no 7 neieskaitot līdz plus bezgalībai. Bezgalības iegava vienmēr ir apaļā, tas nozīmē, ka bezgalību iekļaut nevaram, jo bezgalība nav reāls skaitlis. Tikpat labi mums varētu būt nevienādība, x lielāks vienāds, piemēram, par -4, tieši tas pats variants. Tātad atliekam x asi, uz x asi atliekam -4, lielāks, tātad iesvītrojam pa labi, ir nevienādība, tātad liekam punktu, tā kā ir nestingrā, punkts tiek iekrāsots. Un no kreisās pusītes nolasām atbildi, tātad x pieder no -4 ieskaitot līdz bezgalībai, kā jau runājām, neieskaitot. Protams, ka nevienādības nevarētu būt jārēķina tikai šādā veidā, jo šeit būtībā mums jau ir atbildes dotas gatavas. Tad nevienādības ir jārēķina dažāda veida, un vienkāršākās nevienādības ir lineārās. X mīnus 5 lielāks vienāds par 8. Tātad, lai varētu rakstīt atbildi, mums ir nepieciešams izteikt x vērtību, par ko ir lielāka vai mazāka. Tātad šeit traucē -5. Veicam pretējo darbību plus 5. Ja nevienādības vienā pusē esam veikuši kādu darbību, otrā pusē veicam tieši to pašu. -5 plus 5 iegūstam 0, tātad x lielāks vienāds par 8 plus 5, tas ir 13. Nevienādība ir izrēķināta, neaizmirstam, ka rēķinot nevienādības obligāti ir jāzīmē grafiks, tātad uz x atliekam iegūto vērtību, x ir lielāks vai vienāds, tagad iesvītrojam pa labi, ir nevienādība, bet nevienādība ir nestingrā, tātad 13 arī der, ir iesvītrotais laukums. Un x pieder no 13 ieskaitot līdz plus bezgalībai neieskaitot. Nākošais piemērs. -x plus 4 lielāks vienāds par 9. Sākotnēji rēķinām tieši tāpat kā iepriekšējo piemēru. Tātad pie x mums pagaidām traucējošā vērtība ir 4. Lai no 4 tiktu vaļā, tas ir jāapņem. Tātad -4. Ja es vienā pusē kādu vērtību atņēmu, uz otrā daram tieši to pašu. Un rezultātā iegūstam -x plus 0 varam nerakstīt, lielāks vienāds par 9 - 4, tātad 5. Šoreiz traucē mīnus zīme, tātad mēs varam dalīt ar -1, atkal, ja nevienādības viena pusīte dalām par skaitli kādu, otrā jādara tas pats, bet ir jāatcerās, ka
ja es nevienādību dalu vai reizinu ar negatīvu skaitli, tas nozīmē, ka nevienādības zīme mainās uz pretējo pusi. Un iegūstam x mazāks vienāds par -5. Nu, tiklīdz mums x novērtējums ar nevienādību ir dots, zīmējam x asi, atliekam iegūto vērtību, un šoreiz ir mazāks, tātad iesvītrojam pa kreisi, atkal ir nevienādība, tad noteikti liekam punktu, novērtējam, tā kā tā ir nestingrā, punkts ir iekrāsots. Un atbildi nolasam kārtējo reizi no kreisās puses, tad x pieder no mīnus bezgalības līdz -5 ieskaitot. 3 reiz x plus 7 mazāks vienāds par 4 reiz x mīnus 9. Ja mums izteiksme ir dota šādā formā, neaizmirstam, ka sākotnēji vajadzētu atvērt iekavas. Tātad atverot iekavas neaizmirstam, ka elements, kas ir pirms iekavām, obligāti jāreizina ar katru iekavu elementu. Tad iegūstam 3x plus 21 mazāks vienāds par 4x mīnus 36. Nu, tagad vajadzētu atkal sakārtot x vērtības vienā pusē, y vērtības otrā pusē. Tad vispirms atbrīvojamies šeit no 4x. Tas nozīmē, ka mēs, lai atbrīvotos šo 4x atņemam, ko dara vienā nevienādības pusē, to pašu arī veicam otrā pusītē, iegūstot -x plus 21 ir mazāks vienāds par -36. Un tieši tādā pašā veidā pie x vērtības mums ir pieskaitīts 21, tad, lai no tā tiktu vaļā, šo vērtību atņemam. Ko daram nevienādības vienā pusē, to pašu arī daram otrā pusē. Nu, un atkal šeit mēs iegūstam 0, līdz ar to -x ir mazāks vienāds par -57. Atbrīvojoties no -1, tātad abas puses atkal dalam ar -1. -x dalīts ar -1 ir x. Dalot ar negatīvu skaitli, nevienādības zīmi mainām uz pretējo pusi un iegūst x lielāks vienāds par 57. Noteikti nevienādību sniedzot atbildi nevienādībai ir jāzīmē grafiskais attēls. Tātad x as uz x as atliekam 57. X vērtības ir lielākas, tātad iekrāsojam pa labi no šīs vērtības, tālāk nākamais, tā kā nevienādība liekam punktu, ir nestingrā nevienādība, tātad punkts tiek aizkrāsots. X pieder no 57 ieskaitot līdz plus bezgalībai. 6x reiz x plus 4 mīnus x reiz 6x mīnus 3 plus 10 mazāks par 2x plus 5. Tātad sākotnējais darbs ir aritmētiskā vienkāršošana. Tas nozīmē, ka mēs atveram iekavas, iegūstam 6x kvadrātā plus 24x. Neaizmirstam, ka ja pirms iekavas ir reizināts negatīvs skaitlis, tas nozīmē, ka reizinājumā visas zīmes mainīsies uz pretēju. Mīnus 6x kvadrātā plus 3x un pārējo vērtības vienkārši norakstam. Tātad plus 10 mazāks par 2x plus 5. Sākotnēji, paskatoties uz nevienādību, varētu teikt, ka tā ir kvadrātiska nevienādība, bet savākot līdzīgos elementus 6x kvadrātā un 6x kvadrātā varam saīsināt. Līdzīgi, ja mums vēl ir 24x un 3, tad iegūstam 27x plus 10 ir mazāks par 2x plus 5. Nu, un tātad mēs varam atbrīvoties no 2x. Tad otrā pusē daram to pašu.
Un tai pašā laikā arī otrā pusītē 10 ir liekas, tagad mēs varam atbrīvoties arī no 10. Un iegūstam nevienādību 25. X ir mazāks par -5. Abas puses dalam ar 25 un iegūstam X mazāks par -1/5. Nevienādība ir atrisēta, zīmējam grafiski. X vērtība ir -1/5, mazāka vērtība, tad iesvitrojam pa kreisi. Nevienādība tātad liekam punktu, nevienādība ir stingra, punktu neaizkrāsojam. Un līdz ar to atbilde būs X pieder no mīnus bezgalības līdz -1/5 neieskaitot.